Labdien, cienījamie bodybuilding entuziasti un fani! Mani sauc Mārts Šveiduks un jūs ciemojaties šodien sporta klubā Lačplēs. Tātad šodien pleca treniņš. Šīs dienas treniņš sastāvēja no dažiem izlojošiem vingrojumiem un bāzes vingrojumiem. Tātad pirmais vingrojums. Spiešana uz pleca trenažiera, daļēji atkārtojuma princips, 2 līdz 3 piegājieni no 25 līdz 30 atkārtojumi. Šis vingrojums ir tāds kā iesildošais un piedzen muskuļus ar asinīm un sagatavo tos bāzes treniņam. Otrais vingrojums. Pamat vingrojums, bāzes vingrojums, stieņu spiešana Smita trenažierī, viens iesildošais piegājiens uz 15 reizēm un pēc tam seko 3 darba piegājieni no 10 līdz 6 atkārtojumiem. Atpūtas pauzes joprojām ļoti īsas starp piegājieniem, apmēram 30–40 sekundes, jo šodien ir intensīvais treniņš. Trešais vingrojums. Atkal daļēju atkārtojumu princips, tāds kā sagatavojušais vingrojums vēzienu vingrojumiem. Tātad hanteļu celšana sānis ar saliektām rokām sēdas uz sola. Tiek izpildīta trešdaļa no pilnas amplitūdas, tādējādi noslogojot konkrētu muskuļu rajonu. Katru reizi var mainīt to trešdaļas posmu un izpild 2 piegājienus arī par 25–30 atkārtojumiem, lai nogurdinātu muskuli. Tātad šis vingrojums ir kā iepriekšējās nogurdināšanas princips. Un pēc tam seko 3 bāzes piegājieni, pilnas amplitūdas hanteļu celšana sānis stāvus. Tas palīdz pacelt lielāku svaru un dod lielāku slodzi uz visu plecu muskultūru. Vingrojums numur 4. Hanteļu celšana priekšā. Tā kā plecu muskuļi jau pietiekoši noslogot, pilnīgi pietiek 2 piegājieni, bez iesildošā piegājiena. Es taisu 12–10 atkārtojumus, hanteļu celšana priekšā. Hanteļus ceļ līdz acu līmenim un galveno uzmanību pievērš tam, cik lēni un kontrolēti var nolaist hanteļus atpakaļ sākuma stāvoklī. Vingrojums numur 5. Trapece ar stieni. Šoreiz es taisu trapeci nevis kopā ar muguru, bet ar pleciem, lai iedot papildus akcentu pleca aizmugurējai daļai. Šeit ir pats būtiskākais izmantot pilnu amplitūdu kustībai, nevis ar ļoti lielu smagu svaru vienkārši kaut kā svaru raustīt, bet virzīt plecus atpakaļ uz augšu, it kā aiz ausīm. Viens iesildošais piegājiens uz 15–18 reizēm un 2 darba piegājieni, apmēram 12–10 atkārtojumi. Galvenais šeit nav rīku svars, bet galvenais ir koncentrēšanās uz trapeces muskuļu sasprindzināšanu. Un noslēdzošais vingrojums numur 5. Hanteļu celšana sānas noliecienā ar akcentu uz pleca aizmugurējo daļu. Šeit arī jāņem tik liels svars, lai varētu izpildīt kontrolētas kustības, bez liekiem uzvēzieniem, maksimāli koncentrēt uzmanību uz pleca aizmugurējo daļu. Viegls viens iesildošais piegājiens uz 12–15 atkārtojumiem ar vieglu svaru un pēc tam 2 darba piegājieni, apmēram pa 10–12 atkārtojumiem katrā. Lūk, pauzes joprojām ļoti īsas, kā jau es minēju, 30–40 sekundes starp piegājieniem un apmēram minūte starp vingrojumiem. Šīs dienas treniņu mēs esam izgājuši samērā ātri 23 minūtēs. Tas arī šodienas treniņam viss. Tiksimies nākošreiz.